lūdzu. Jūs ir sazvanījuši Māra no Latvijas mobilā telefona. Kāpēc? Vai jums būtu 2 minūtītes neilgai sarunai sakarā ar... Nu, man ne tikai 2, man jau ir arī vairāk. Nu, ļoti jauki. Jā. Sakiet, lūdzu, jūs interneta mājās izmantojat, vai ne? Protams. Un kādu kompāniju esat izvēlējies? Kā, IBM? Labi, un jums ir optiskais internets vai kabeļa internets? Nu, it kā optika mani mājās, bet mēs arī, it kā man to kabeļu ar tā kā, jūs tur kaut ko piedāvājāt? Jā, es jums vēlētos piedāvāt LMT 4G internetu, vai par to? Kāpēc 4? Kāds viņš ir? Nu kā, tāds viņš ir. Tāpēc, ka ir gan... Jums nav? 5 nav jums? 5, diemžēl nav. Nav. Jā, tad jūs to 4 tagad piedāvājat, ja? Jā, 4. Kas man tur ir jādara, lai tur varētu? Es jums nedaudz pastāstīšu par to, un pēc tam pastāstīšu arī, ko mēs piedāvājam. Jā. Labi, paldies. Tātad šis internets nav piesaistīts konkrētai adresei. Jūs viņu līdzi varat pilnībā, kur jūs braucat. Kā nav konkrētai adresei? Nu kā, jūs, piemēram, mājās ir internets, kur ir savilkti vadi. Bet mēs piedāvājam rūteri, kuram ir tikai viens vads, ko pieslēdz elektrībai. Un tāpēc jūs viņu varat ņemt, piemēram, izmantot savā mājā. Vajag paņemiet viņu līdzi, izmantojot automašīnā, lietojot stāstu pārveidotāju. Ja vēl vajag, tad, nezinu, aizvediet uz laukiem vai uz darba vietu, jebkur, kur jūs viņu vēlaties. Kā, kur es vedīšu uz laukiem? Man nav kur viss. Es saku, piemēram. Jā, piemēram. Jā. Es saprotu, ka viņš jāved uz laukiem. Nē. Lūk, šim internetam nav terminēta līguma. Tas nozīmē, ka jūs varat līgumu pārtraukt, protams, ka jebkurā laikā un bez jebkādiem līgumsodiem. Un tas internets ir stabils un ātrs, un par rūteri nekas nav jāmaksā visu lietošanas laiku. Un mēs piedāvājam arī neierobežotu interneta apjomu. Un ir 3 interneta pieslēguma veidi. Vai nu pa 16,94 ar visu ātrumu. Tur šitos, tos porno tur var skatīties? Tie porno saiti, viss, kas man tā kā interesē. Jūs varat darīt jebko, ko jūs vēlaties internetā. Tur, teiksim, webchatos, tur var visu to? Tur redzēt visu. Vienkārši internets. Jā, vienkārši man ir tā, man raustās, es parasti skatos, jā, man tur raustās viss, bet ja viņš, 4, tad es jau nezinu, kāds man ir, jā, bet, kamēr sieva no mājas, es it kā, skatos viņas, bet, tur raustās. Bet, ja, šitas neraustās, tad es tā kā būtu uz mieru. Lūk, mēs tāpēc dodam jums 2 nedēļu testu, lai jūs varētu paskatīties. Kā testu? Kā testu? 2 nozīmē 2 nedēļas bez maksas izmēģināt šo internetu. Jā. Es iesaku par tiem tarifiem. Tātad ir 3, pirmais ir par 6. Nē, tā nauda jau tur būtu vienalga, cik, bet, vienkārši, kā tur viss tur neraustās nekas, viss kārtībā tur ir. Es nezinu, tāpēc jūs varētu pārbaudīt, jūs varētu nosaukt savu adresi, pārbaudīšu 4G pārklājumu tajā. Jā, adresi, es nemaz nevaru tā dot mājas adresi, jūs pēc tam zvanīs man un uz to māju, bet, Nezinu. Jūs nezvanīsiet? Ciemos es pie jums nonākšu, neuzsaucaties un vienkārši mēs pārbaudīsim, cik labs pārklājums ir jūsu adresē. Man te tā Tukuma apkājumi. Labi, Tukuma novads un kāds pagastiņš vai Tukums pats? Tukuma apkājumi, man te kā 10 km no Tukuma. Jūs varat lūdzu precīzi adresi nosaukt? Precīzi es jums nevaru, jo, tie man ir lauki, bet, ja man tur jāved uz tiem laukiem, tad es ar veidīšu, to rūteri. Ir tā, ka man ir vajadzīga šī precīza adrese, lai es varētu pirmkārt precīzi noteikt. Jā, tāda precīza adrese es jums neteikšu, jo jūs jau tur atkal pēc tam izstāstīsiet visiem, kur es dzīvoju. Ir tā, ja jūs, piemēram, piekritīsiet ņemt šo rūteri testēt, tad man jebkurā gadījumā vajadzēs jūsu adresi, jo konsultants jums piegādā šo rūteri uz mājām un to uzstādīt. Kā viņi sauc to konsultantu?
To es nemāku teikt, bet es zinu to, ka konsultants mums piegādā rūteri bez maksas un arī atbild uz visiem jūsu jautājumiem. Teiksim, labi, tur, viņš atvedīs, ko tad viņš tur pats izkrāvēs, ienesīs man visu tur rūteri. Jā. Jā. Mums pašam neko nevajadzēs darīt un arī nekam nevajadzēs braukt. Jā. Ko viņš tur mācēs pieslēgt tur visu to lietu? Protams. Nē, tad jau it kā jā. Kā, teiksim, labi, es šodien tā, neesmu izlēms vēl riktīgi, jā. Bet te pašā laikā, kā es jūs varu sazvanīt? Kā es gribēšu? Sazvanīt nevarat, bet es jums varu piezvanīt. Jūs varat piezvanīt. Norunāt konkrētu laiku, kad mēs esam. Jā. Teiksim, tas, īsti var derēsim, kā saka, bet, kad, teiksim, viņš varētu atvest man to lietu? Piemēram, šodien piekrīt, es ņemšu šo rūteri, tad viņš apmēram atvedīs jums nākamnedēļ, sestdien vai otrdien. Kā nākamnedēļ? Kas tas pa servisam jau? Tikai nākamnedēļ? Jā. Teiksim, jūs sestdienās, svētdienās jūs strādājat? Nestrādājam. Jā. Un tāpēc ir vajadzīgi šīs ārusdienas. Jā. Teiksim, labi. Es, teiksim, tur pie maniem nevar tur iebraukt, tā viņš tur nāks pie maniem puskilometra kājā. Viņš jums piezvanīs un Jā. norunās ar jums konkrēto vizītes laiku, un tad arī jūs precizēsiet, kā labāk pie jums nokļūt. Nē, vienkārši man ir tā, man jau jāzina, tad man ir atceļās jau agrāk, jā. Tātad es jau nevaru tā, teiksim, ja viņš pie maniem atnāk, atnes, jā, jo tur tas ceļš tāds jocīgs ir. Viņš tur nogrīms atkal, tam man jādarbina traktors, tam man viņš būs jāvelk ārā, jā, tur atkal būs problēmas. Jā. Es saprotu, viņš piezvanīs jums, manuprāt, kādu stundu pēc. Nē, jā, tas, ka viņš piezvanīs, tas man ir skaidrs, bet tikai kā tad viņš to nogādās līdz manim. Attiecīgi jūs arī visu bez tam konkretizēsiet. Ar ko? Ar ko es konkretizēšu? Ar kuri to konsultantu? Ar konsultantu? Labi, viņš man piezvanīs, teiksim, tālāk viss tā darīšana. Es viņam saku, viņam jānāk puskilometrs ar kājām. Viņš nāks? Viņš tagad nenāks. Es nemāku teikt, ko viņš darīs, ko viņš nedarīs. Jā. Sākās viss. Teiksim, tas pārklājums tur ir tā Tukuma apkaime? Tukuma apkaime. Man vajadzīgi, ja jūsu precīzi adresi, lai es varētu pateikt, vai tiešām jūsu adresē ir šis pārklājums, jo Tukumā ir pārklājums un ir Tukumā ir, jā. Ir vietas, kur ir. Tā jau varbūt, ka man nemaz nav jēga ņemt. Tāpēc es arī gribētu noskaidrot. Jā, jūs gribētu, bet es jums negribu izpaust savu adresi. Es tādas personīgas datus neizpaužu. Es vēlos, protams, ka es vēlos. Bet tā pašā laikā es saku, viņš jau taču nenesīs man to kasti. Jo tam man ir jādarbina traktors, atkal viņam jābrauc pretī, tad viņš ir jācienā mājās, tur viņš atkal liek izdevumu visu. Jā, tā varētu būt. Tādā gadījumā es jums ieteiktu vienkārši pašam aizbraukt uz kurieni? Paņemt šo rūteri. Un tā jūs to nevarat nokārtot. Tā man pašam jābrauc pakaļ. Tukumā pasta ielā 14 ir šis klients centrs. Jā, tādā gadījumā, ja jūs nevēlaties. Tā man pašam jābrauc pakaļ. Jā, tas jums pašam jābrauc. Tad jūs tur piezvanāt, rītā tā es būšu pakaļ viņam. Jūs jau rītā būsiet pakaļ. Es rītā, jā. Ko tad es jau nevaru, taču nedēļu gaidīt, ja tik labs piedāvājums. Rīt labi mēģināsim mēs kaut ko nokārtot. Jā, te es rītā tā būšu pakaļ, tad tā ar sakiet viņu. Labi. Un sakiet, lūdzu, kā jūs sauc? Mani? Gunters. Un uzvārds, lūdzu? Uzvārds? Es to negribu izpaust. Skaidrs, labi, tad es nodošu jūsu numuriņu tālāk un attiecīgi. Jā. Viss nokārtot ar šo klienta centru. Tad man tā kā jābrauc pašam pakaļ, tad viņi tā kā nevajag, tas konsultants tā nebūs. Nē, nebūs. Tad jums noteikti pašam rītdien ir jāizbrauc pakaļ pēc šī.
Jā, nu, bet tad... Arī mēs varam, jā. Nu jā, bet tas konsultants tad nebūs. Tad viņš tur nevar atbraukt. Jūs tagad sakat, ka var, tad viņš nevar, tad ko tad viņš... Bet jūs man nenosaucat precīzi adresi, viņš nevar pie jums aizbraukt. Nu jā, bet nu, tā pašā laikā, nu jā, konsultants. Īstenībā viņš jau ko tad viņš tur mācīs dabīgi. Viņš jau noteikti neko nemāk, viņš tur atvedīs un nometīs un viss to beigsies. Tā jau būs tiešām jābrauc pašam. Nē, konsultants ir domāts tam, lai viņš uzstādītu šo rūteri, un attiecīgi viņš to arī... Jā, viņš mācīs uzstādīt? Nu, protams. Jā. Kur viņš stādīs to rūteri? Attiecīgi tur, kur jūs liksiet. Jā, teiksim, ārā tas rūteris var stāvēt? Protams, nē, viņam ir vajadzīgi elektrības padeva un noteikti viņam ir jāstāv. Nē, nu labi, nu man ir rozēta ārā, nu, teiksim, ja es viņu piespraužu ārā, nu, viņam kaut kādu, nu, īstenībā kaut kādu maisiņu var uzlikt virsū. Jā, var mēģināt. Nē, nu, teiksim, nu tā, nu, jā. Lai būtu, nu, tā, zolīdi, kā pa zolīdu, lai viņš tur nesalīst, jo pēc tam jau atkal man būs jāatmaksā mums viss. Jā, tā gadījumā, jā. Nu, jā, jo... Sakiet, lūdzu, tad jūs tā kā dosieties pats uz klientu centru vai arī... Nu, es tagad vēl domāju, jo nu, īstenībā ir jau tā, ne, labi, man jau tas maisiņš tā kā māja būtu. Bet atkal no viņam anteni tam rūteram. Nu, ir vienkārši kastīti rūteram. Tikai, nu, bet viņam anteni ir, tad man jāzina, kurā vietā kaut ko caurumu vai ko tur, nu. Nē, nav nekā. Vienkārši neliela kastīte, ko piesauc elektrības un vairāk nekā cita viņam nav. Nu, cik viņi ir liela? Nu, teiksim, centimetros, nu. Es grūti teikt, manuprāt, ir nedaudz mazāk kā A5 formāta lapiņa. Jā, man viņi kā krās derētu. Bet, nu jā, vienīgais es viņu ārā varu izvietot. Teiksim, nu labi, tas rūters, jā, teiksim, to antenu, kad viņu vedīs? Antena nav nepieciešama, manuprāt, ja jums ir teicams 4G pārsniegts, tad antena... Nē, nu labi, nu kā viņš skaitās, nu, raidītājs, nu, viņam taču kaut kāda antena vajag. Man ir īstenībā, teiksim, ja viņš var pieslēgt, jā, man ir tāds satelīts šķīvs, nu, lielāks. Jā, teiksim, vajag to antenu. Nu, it kā tas ir... Adresu mēs noskaidrotu, vai tur ir vajadzīga antena vai nav. Jā, jo īstenībā es to satelītu šķīves mums var izstāstīt, jā. Man viņu atved no Berlīnas, bet tā pašā laikā, jā, 91. gadā. Tad arī, teiksim, rādīja to, nu, tur kaut ko rādīja, es neatceros to Vācijas televīziju, jā. Es viņu it kā tagad neizmantoju, un man arī vats ir, jā. Bet tikai tagad jānoskaidro, nu, ko tur, teiksim, nu, kā tā pārēja tur, nu, piestiprināt. Teiksim, nu, jums tāds ir pārējais kaut kāds, nu, kaut ko, nu, es jau it kā varētu veikalā pastīties, jā, bet, nu, tā pašā laikā, kad varēja būt, ka tas konsultants var aptvest. Ir tā, ka tā mazā kastīte viņa pat ir kā raidītājs, teiksim tā, un attiecīgi jums ir tas Wi-Fi. Nu, pagaid, jā, es jau saprotu, jā, raidītājs. Man jau tāda raidītāja vienreiz atved, jā. Bet tā pašā laikā viņam visiem vajag anteni. Kāda viņš bez antenes ies? Kā tu jūs domājat? Tas jau, ka man atbrauks konsultants, un tad viņam ir jāstāv bez maz uz jumta, nu, pašam. Jā. Tas jau it kā nedara, jā, tāda kastīte. Jo tur vajag visu anteni, jā, vats, nu labi, vats man ir, bet, nu, viņš it kā ir sasprēgājis pišķiņi, bet, nu, tā pašā laikā, labi, nu, tur it kā viņš, es domāju, ka viņš ies, jā, jo tāpēc, ka viņš visu laiku ir siltumā stāvies, jā, tas vats. Viņš nav nesasprēgājis, nu, tā, nu, pišķiņi kaut kur, jā, nu, kaut kas, bet, nu, nav tik traki, nu. Bet arī, nu, īstenībā jau arī tā, ne, kad es to vādu arī varētu nopirkt. Teiksim, nu, tas konsultants, nu, viņš, ka brauc, viņam ir kaut kāda vada līdzi, nu, teiksim, tā, es tur nevaru, nopirkt neko. Es īsti nesaprotu, kāpēc jums ir vajadzīgi vēl vadi kaut kāda, jo jums apat rūteris. Jo viņš tā, ka es tev saprotu, jā, es saprotu, ka jūs man stāstat, jā, ka strādā, bet, nu, man vienkārši jāzina konkrēti, jā, jo viņš jau nevar būt raidītājs, ja viņam nav antena, piekrītat.
Nu. Viņam pašam iekšā ir iebūvēta antena, attiecīgi, kas ķer. Jā. Nu, vienīgais tad man ir tā, nu, man ir šī jāizjauc, man ir šī jāredz. Jo es viņu tad izjaukšu, nu, teiksim, nu, ja es viņu izjaucu, nu, būs tas konsultants, jā, es viņu izjaukšu, pārbaudīšu, viss. Nu, ja es tur redzēšu, ka tur ir antena. Kāpēc mums viņš ir jājauc ārā? Nu kā, kā tev viņš bez raidītā var iet bez antenas, nu? Bet saprotiet, šis filtris nav jūsu īpašumā, viņš paliek tā īpašumā. Un tad pagaidiet, nu, es viņu nevarēšu jaukt ārā. Es nesaprotu, nu. Nē, nu, tas ir jocīgi, nu. Kādā jūs atvedis kaut kādu kastīti, un tagad vies internets. Nu, tādas nenotiek. Nu, labi, nu, ko jūs man te stāstat, jā? Tas, kā antena vajag, tas skaidrs, nu. Vienkārši, nu, labi, es jau varētu arī, nu, tas konsultants būt, jā. Es, teiksim, varētu viņa klātbūtnē, nu, izjaukt. Nu, teiksim, nu, to kastīti. Es viņam pierādīšu, ka tur nav ne antena, jā, nekā tur nav. No, jā, no, teiksim, kā jūs uz to skatāties, nu. Es uzskatu, ka viņam nekādā gadījumā nevajag jaukt, jo viņš strādā, maniem draugiem ir šāds filtris. Nu, labi, tad man jāprast tā, vai viņam garantija ir tam rūterim? Bez antenas, nu, tam rūterim, ko jūs atvedīsiet. Nu, garantija ir kaut kāda? Es nemāku teikt par šo garantiju, ko? Nu, jā, nu, jūs nemākat teikt. Nu, bet, nu, kā lai es noskaidroju tagad, nu, patiesību? Ir tā, ka es varētu pajautāt visus jautājumus, kas jūs interesē, attiecīgi cilvēkam, kas vairāk par to zinās, un, piemēram, jums pārzvanīt pirmdien, un par to parunāt. Nu, vienīgais ir tā, jā. Jo īstenībā ir tā, ne, ka es tagad pērku kaķu maisā. Es jau nezinu, vai ir tā antena, vai nav, vai vats ir, jā, vai nav vats. Jā, bet saprotiet, tāpēc mēs arī dodam jums tās 2 nedēļas bez maksas iepazīties ar šo pakalpojumu. O jā, nu man jau, nu teiksim labi, nu, ko man, nē, es saprotu, jā, nu viss kārtībā, jūs visu, ko piedāvā, jā, atvedīs man kaut kādu kastīti, noliks, jā, man viņa neies 2 nedēļas, nu, ko tad man atkal jums jāzvana, atkal jānes ārā, jā, nu, tur jau, teiksim, tā nevarēs, un vēl jūs saka, ka jūs nevarēs sazvanīt, jūs paši man sazvanīsiet. Jā, es jums tikai varu piezīmēt. No, jā. Jums to rūteri uzstādīs, jums viņš strādās, bet pēc tām 2 nedēļām, ja jūs nepatiks, jums viņš pašam ir jānogādā atpakaļ. Nē, nu, es saprotu, jā, bet tas jau manā, teiksim, skatījumā, tas jau man liekas smieklīgi, jā. Jo jūs sakat, ka viņš tur strādās, jā, vai ja viņš nestrādā. Un, teiksim, konsultants arī, nu, viņš nebūs nepievienojas ne antenē, jā. Viņam nebūs ne vats, ne pārējais, nekā, jā. Viņš būs atbraucis, nu. Viņš noliks kastīti man un ko es tur darīšu ar to kastīti? Skatīšos uz viņus, nu, tas jau tāds muļķīs, ne? Tur īstenībā tur jāizdomāt, jums tur vajadzētu firmai padomāt, nu. Kad, nu, teiksim, tur vajadzētu kaut kādu antenu uzreiz jāklāt, lai viņš ķer to satelītu, bet tādu kastīti jau tas tur īpaši neko, nu, ko tad tādu kastīti, nu, jūs atvedīs, ja ne? Nu, es nezinu, nu, var jau būt, ka jūs tā pirmdien tad noskaidro visus tos jautājumus, nu, pa to antenu un pa visu to, un tad var būt, nu, tad zvaniet. Jā? Bet man jautājums jums. Sakiet, lūdzu, jums tiešām vajadzēs to rūteri vai nevajadzēs? Nē, es esmu ieinteresēts, tikai man viss tas liekas aizdomīgi, jā. Man viss tas liekas aizdomīgi. Ja man atvedis kaut kādu kastīti, tad, nu, tas neiet krastā, nu, es jums arī varu kastīti aizvest, nu. Jā, tas nu, nav nekāds, nu, kastīti jau jebkurš var aizvest īstenībā. Nu, jā, bet tur viss mums ir jānoskaidro, jā, tur, nu, viss tās darīšanas, jā, arī frekvences noskaidrot, jā, nu, kādi frekvences, jā, kādā viņš raida. Jā, jo man tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, kad es te sazinos ar, teiksim, ar Baikālu, jā, nu, ar Krievijas, nu, federāciju, un tas ir bišķi savādāk, jā, tas nav caur internetu, bet tas ir caur radio viļņiem, jā, bet, nu,
tas viss tur kā vajadzētu, nu, viss noskaidrot, jā, sīk smalk. Un tad es jums prasu jautājumu, jūs man atbildat. Es prasu jautājumu, jūs man atbildat. Vienkārši tā, nu, lai nav tā, kad viņš tik kaut ko atvedīs, jā, noliks un kaut kas ies, jā, un tā jums nepatiks 2 nedēļas, nu, tā jūs sūta atpakaļ. Tas jau, priekš kam tad tādu laiku tērēt, un tādas. Nu, tas nav tā nopietni. Jā. Labi, No, jā. es jums pirmdien ap šito pašu laiku piesnīgu. Jā. Derēs, jā. Paldies. Jā, tā. Visu labu. Jā, lūdzu. Jūs ir sazvanījuši Māra no Latvijas mobilā telefona. Kāpēc? Vai jums būtu 2 minūtītes neilgai sarunai sakarā ar... Nu, man ne tikai 2, man jau ir arī vairāk. Nu, ļoti jauki. Jā. Sakiet, lūdzu, jūs interneta mājās izmantojat, vai ne? Protams. Un kādu kompāniju esat izvēlējies? Kā ko? IBM? Labi, un jums ir optiskais internets vai kabeļa internets? Nu, it kā optika mani mājās, bet mēs arī, nu, it kā man to kabeļu ar tā kā, nu, jūs tur kaut ko piedāvājāt? Jā, es jums vēlētos piedāvāt LMT 4G internetu, vai par Aha. Dēļ. A kāpēc 4? Kāds viņš ir? Nu kā, nu tās viņš ir. 4G, tāpēc, ka ir gan A jums nav? 5 nav jums? 5, diemžēl nav. Nav. Nu jā, tad, Tas ir nu tā jūs to 4 tagad piedāvā, jā? Jā, Aha. 4G. A kas man tur ir jādara, lai tur varētu? Es jums nedaudz pastāstīšu par to, un pēc tam pastāstīšu arī, ko mēs piedāvājam. Jā. Labi, paldies. Tātad šis internets nav piesaistīts konkrētai adresei. Jūs viņu līdzi varat ņemt pilnībā, kur jūs braucat. Kā nav konkrētai adresi? Nu kā, jūs, piemēram, mājās ir internets, kur ir savalkti vadi. Bet mēs piedāvājam rūteri, kuram ir tikai viens vads, ko pieslēdz elektrībai. Un tāpēc jūs viņu varat ņemt, piemēram, izmantot savā mājā. Vajag paņemiet viņu līdzi, izmantojot automašīnā, lietojot stāstu pārveidotāju. Ja vēl vajag, tad, nezinu, aizvediet uz laukiem vai uz darba vietu, jebkur, kur jūs viņu vēl. Kā uz kur es vedīšu uz laukiem? Man nav kur viss. Es saku, piemēram. Jā, piemēram. Nu, jā. Nu, Es saprotu, ka viņš jāved uz laukiem. Nē. Lūk, šim internetam nav terminēta līguma. Tas nozīmē, ka jūs varat līgumu pārtraukt, protams, ka jebkurā laikā un bez jebkādiem līgumsodiem. Un tas internets ir stabils un ātrs, un par rūteri nekas nav jāmaksā visu lietošanas laiku. Nu, lūk. Un mēs piedāvājam arī neierobežotu interneta apjomu. Un ir 3 interneta pieslēguma veidi. Vai nu pa 16,94 ar Jā. Tur šitos, nu, tos porno tur var skatīties. Nu, tie porno saiti, viss, kas, nu, man tā kā interesē. Jūs varat darīt jebko, ko jūs vēlaties internetā. Tur, teiksim, webchatos, tur var visu to. Nu, tur redzēt visu. Vienkārši internets. Jā, nu vienkārši man ir tā, man raustās, es parasti skatos, jā, man tur raustās viss, nu, bet ja viņš, nu, 4, tad es jau nezinu, kāds man ir, jā, bet, nu, kamēr sieva no mājas, es it kā, nu, skatos viņas, bet, nu, tur raustās. Bet, ja, nu, šitas neraustās, tad es tā kā būtu uz mieru. Nu, lūk, mēs tāpēc dodam jums 2 nedēļu testu, lai jūs varētu paskatīties. Kā testu? Kā testu? 2 nozīmē 2 nedēļas bez maksas izmēģināt šo internetu. Jā. Es iesaku par tiem tarifiem, tātad ir 3, pirmais ir par 6. Nē, nu tā nauda jau tur būtu vienalga, nu cik, bet, nu, vienkārši, nu, kā tur viss tur neraustās nekas, viss kārtībā tur ir. Es nezinu, tāpēc jūs varētu pārbaudīt, jūs varētu nosaukt savu adresi, es pārbaudīšu 4G pārklājumu tajā. Jā, nu, adresi, nu, es nemaz nevaru tā dot mājas adresi, jūs pēc tam zvanīs man un uz to māju, bet, nu,
Jūs nezvanīsiet? Ciemos es pie jums nonākšu, neuztraucaties, un vienkārši mēs pārbaudīsim, cik labs pārklājums ir jūsu adresē. Nu, man te tā tukuma apkājumi. Labi, tukuma novads, kāds pagastiņš vai tukums pats? Nu, tukuma apkājumi, man te kā 10 kilometri no tukuma. Jūs varat lūdzu precīzi adresi nosaukt? Nu, precīzi es jums nevaru, jo, tie mani lauki, bet, ja man tur jāved uz tiem laukiem, tad es ar veidīšu, to rūteri. Ir tā, ka man ir vajadzīga šī precīza adrese, lai es varētu pirmkārt precīzi noteikt. Jā, tāda precīza adrese es jums neteikšu, jo jūs jau tur atkal pēc tam izstāstīsiet visiem, kur es dzīvoju. Ir tā, ja jūs, piemēram, piekritīsiet ņemt šo rūteri testēt, tad man jebkurā gadījumā vajadzēs jūsu adresi, jo konsultants jums piegādā šo rūteri uz mājām un to stādīt. Kā viņi sauc to konsultantu? To es nemāku teikt, bet es zinu to, ka konsultants jums piegādā rūteri bez maksas un arī atbild uz visiem jūsu jautājumiem. Teiksim, labi, tur, viņš atvedīs, ko tad viņš tur pats izkrāvēs, ienesīs man visu to rūteri? Jā. Mums pašam neko nevajadzēs darīt un arī nekam nevajadzēs braukt. Jā. Ko viņš tur mācēs pieslēgt tur visu to lietu? Protams. Nē, tad jau it kā jā. Kā, teiksim, labi, es šodien tā, neesmu izlēms vēl riktīgi, jā. Bet te pašā laikā, kā es jūs varu sazvanīt? Kā es gribēšu? Sazvanīt nevarat, bet es jums varu piezvanīt. Jūs varat piezvanīt? Norunāt konkrētu laiku, kad mēs esam. Jā. Teiksim, tas, īsti vēl derēs, kā saka, bet, kad, teiksim, viņš varētu atvest man to lietu? Piemēram, šodien piekrīt, es ņemšu šo rūteri, tad viņš apmēram atvedīs jums nākamnedēļ, sestdien vai otrdien. Kā nākamnedēļ? Kas tas pa servisam jau? Tikai nākamnedēļ? Jā. Teiksim, jūs sestdienās, svētdienās jūs strādājat? Nestrādājam. Jā. Un tāpēc ir vajadzīgi šīs ārusdienas. Jā. Teiksim, labi. Es, teiksim, tur pie maniem nevar tur iebraukt, tā viņš tur nāks pie maniem puskilometra kājā. Ir tā, ka viņš jums piezvanīs un norunās ar jums konkrēto vizītes laiku, un tad arī jūs precizēsiet, kā labāk pie jums nokļūt. Nē, vienkārši man ir tā, man jau jāzina, tad man ir atceļās jau agrāk, jā. Tātad es jau nevaru tā, teiksim, ja viņš pie maniem atnāk, atnes, jā, jo tur tas ceļš tāds jocīgs ir. Viņš tur nogrīms atkal, tam man jādarbina traktors, tam man viņš būs jāvelk ārā, jā, tur atkal būs problēmas. Jā. Es saprotu, viņš piezvanīs jums, manuprāt, kādu stundu pēc. Nē, tas, ka viņš piezvanīs, tas man ir skaidrs, bet tikai kā tad viņš to nogādās līdz maniem. Attiecīgi jūs arī visus bez tam konkretizēsiet. Ar ko? Ar ko es konkretizēšu? Ar kuri to konsultantu? Ar konsultantu? Labi, viņš man piezvanīs, teiksim, tālāk viss tā darīšana. Es viņam saku, viņam jānāk puskilometrs ar kājām. Viņš nāks? Viņš tagad nenāks. Es nemāku teikt, ko viņš darīs, ko viņš nedarīs. Jā. Sākās viss. Teiksim, tas pārklājums tur ir tā tukuma apkājumi? Tukuma apkājumi. Man vajadzīgi, ja jūsu precīzi adresi, lai es varētu pateikt, vai tiešām jūsu adresē ir šis pārklājums, jo tukumā ir pārklājums un ir tukumā ir, jā. Ir vietas, kur ir. Tā jau varbūt, ka man nemaz nav jēga ņemt. Tāpēc es arī gribētu noskaidrot. Jā, jūs gribētu, bet es jums negribu izpaust savu adresi. Es tādas personīgas datus neizpaužu. Es vēlos, protams, ka es vēlos. Bet tā pašā laikā es saku, viņš jau taču nenesīs man to kasti. Jo tam man ir jādarbina traktors, atkal viņam jābrauc pretī, tā viņš ir jācienā mājās, tur viņš atkal liek izdevumu visu. Jā, tā varētu būt. Tādā gadījumā es jums ieteiktu vienkārši pašam aizbraukt uz kurieni? Paņemt šo rūteri. Un tā jūs to nevarat nokārtot. Tā man pašam jābrauc pakaļ.
Trūkumā Pasta ielā 14 ir šis klienta centrs. Jā, tādā gadījumā, ja jūs nevēlaties... Tad man pašam jābrauc pakaļ. Jā, tad jums pašam jābrauc. Nu, tad jūs tur piezvanāt, rītā tad es būšu pakaļ viņam. Jūs jau rītā būsiet pakaļ. Es rītā, jā. Nu, ko tad es jau nevaru, taču nedēļu gaidīt, nu, ja tik labs piedāvājums. Rīt labi mēģināsim mēs kaut ko nokārtot. Jā, nu, tad es rītā tad būšu pakaļ, tad tā ar sakiet viņu. Labi. Un sakiet, lūdzu, kā jūs sauc? Mani? Gunters. Un uzvārds, lūdzu? Uzvārds? Es to negribu izpaust. Skaidrs, labi, tad es nodošu jūsu numuriņu tālāk un attiecīgi Jā. tiks nokārtot ar šo klienta centru. Tad man tā kā jābrauc pašam pakaļ, tad viņi tā kā nevajag, tas konsultants tā nebūs. Nē, nebūs. Tad jums noteikti pašam rītdien ir jāizbrauc pakaļ pēc šī. Jā, nu bet tad... Arī mēs varam, jā. Nu jā, bet tas konsultants tā nebūs, tad viņš tur nevar atbraukt. Jūs tagad sakat, ka var, tad viņš nevar, tad ko tad viņš... Tad jūs man nenosaucat precīzi adresi, viņš nevar pie jums aizbraukt. Nu jā, bet nu tā pašā laikā, nu konsultants. Īstenībā viņš jau ko tad viņš tur mācīs dabīgi. Viņš jau noteikti neko nemāk, viņš tur atvedīs un nometīs un viss to beigsies. Tā jau būs tiešām jābrauc pašam. Nē, konsultants ir domāts tam, lai viņš uzstādītu šo rūteri un attiecīgi viņš to arī... Jā, viņš mācīs uzstādīt? Nu, protams. Jā. Kur viņš stādīs to rūteri? Attiecīgi tur, kur jūs liksiet. Jā, teiksim, ārā tas rūteris var stāvēt? Protams, nē, viņam ir vajadzīgi elektrības padeva un noteikti viņam ir jāstāv. Nē, nu labi, nu man ir rozēta ārā, nu, teiksim, ja es viņu piespraužu ārā, nu, viņam kaut kādu, nu, īstenībā kaut kādu maisiņu var uzlikt virsū. Jā, var mēģināt. Nē, nu, teiksim, nu tā, nu, Jā. lai būtu, nu, tā, zolīdi, it kā pa zolīdu, lai viņš tur nesalīst, jo pēc tam jau atkal man būs jāatmaksā mums viss. Jā, tādā gadījumā, jā. Nu, jā, jo... Sakiet, lūdzu, tad jūs tā kā dosieties pats uz klientu centru vai arī... Nu, es tagad vēl domāju, jo nu, īstenībā ir jau tā, ne, labi, man jau tas maisiņš tā kā māja būtu. Bet atkal no viņam anteni tam rūteram. Nu, ir vienkārši kastīti rūteram. Tikai, nu, bet viņam anteni ir, tad man jāzina, kurā vietā kaut ko caurumu vai ko tur, nu. Nē, nav nekā. Vienkārši neliela kastīte, ko piesauc elektrības un vairāk nekā cita viņam nav. Nu, cik viņi ir liela? Nu, teiksim, centimetros, nu. Es grūti teikt, manuprāt, ir nedaudz mazāk kā A5 formāta lapiņa. Jā, man viņi kā krās derētu. Bet, nu jā, vienīgais es viņu ārā varu izvietot. Teiksim, nu labi, tas rūters, jā, teiksim, to anteni, kad viņu vedīs? Antena nav nepieciešama, manuprāt, ja jums ir teicams 4G pārsnāks, tad antena... Nē, nu labi, nu kā viņš skaitās, nu, raidītājs, nu, viņam taču kaut kāda antena vajag. Man ir īstenībā, teiksim, ja viņš var pieslēgt, jā, man ir tāds satelīts šķīvs, nu, lielāks. Jā, teiksim, vajag to anteni. Nu, it kā tas ir... Adresu mēs noskaidrotu, vai tur ir vajadzīga antena vai nav. Jā, jo īstenībā es to satelītu šķīves mums var izstāstīt, jā. Man viņu atved no Berlīnas, bet tā pašā laikā, jā, 91. gadā. Tad arī, teiksim, rādīja to, nu, tur kaut ko rādīja, es neatceros to Vācijas televīziju, jā. Es viņu it kā tagad neizmantoju, un man arī vats ir, jā. Bet tikai tagad jānoskaidro, nu, ko tur, teiksim, nu, kā tā pārēja tur, nu, piestiprināt. Teiksim, nu, jums tāds ir pārējais kaut kāds, nu, kaut ko, nu, es jau it kā varētu veikalā pastīties, jā, bet, nu, tā pašā laikā, kad varēja būt, ka tas konsultants var aptvest. Ir tā, ka tā mazā kastīte viņa pat ir kā raidītājs, teiksim tā, un attiecīgi jums ir tas Wi-Fi. Nu, pagaid, jā, es jau saprotu, jā, raidītājs. Man jau tāda raidītāja vienreiz atved, jā. Bet tā pašā laikā viņam visiem vajag anteni. Kāda viņš bez antenes ies? Kā tu jūs domājat? Tas jau, ka man atbrauks konsultants, un tad viņam ir jāstāv bez maz uz jumta, nu.
pašam. Jā. Tas jau it kā nedara, jā, tādu kastīti. Jo tur vajag visu anteni, jā, vats, nu labi, vats man ir, bet, nu, viņš it kā ir sasprēgājis pišķiņ, bet, nu, tai pašā laikā, labi, nu, tur it kā viņš, es domāju, ka viņš ies, jā, jo tāpēc, ka viņš visu laiku ir siltumā stāvies, jā, tas vats. Viņš nav nesasprēja, nu tā, nu bišķiņ kaut kur, jā, nu kaut kas, bet, nu, nav tik traki, nu. Bet arī, nu, īstenībā jau arī tā, ne, kad es to vādu arī varētu nopirkt. Teiksim, nu, tas konsultants, nu, viņš, ka brauc, viņam ir kaut kāda vāda līdzi, nu, teiksim, tā, es tur nevaru, nu, nopirkt neko. Es īsti nesaprotu, kāpēc jums ir vajadzīgi vēl vadi kaut kāda, jo jums apat rūteris. Viņš tā kā es tev saprotu, jā, es saprotu, ka jūs man stāstat, jā, ka strādā, bet, nu, man vienkārši jāzina konkrēti, jā, jo viņš jau nevar būt raidītājs, ja viņam nav antena, piekrītat? Nu? Viņam pašam iekšā ir iebūvēta antena, attiecīgi, kas tiek... Jā. Nu, vienīgais tad man ir tā, nu, man ir šī jāizjauc, man ir šī jāredz. Jo es viņu tad izjaukšu, nu, teiksim, nu, ja es viņu izjaucu, nu, būs tas konsultants, jā, es viņu izjaukšu, pārbaudīšu, viss. Nu, ja es tur redzēšu, ka tur ir antena. Kāpēc mums viņš ir jājauc ārā? Nu kā, nu kā tev viņš bez raidītāja var iet bez antenas, nu? Bet saprotiet, šis filtris nav jūsu īpašumā, viņš paliek kalam tā īpašumā. Nu, tad pagaidiet, nu, es viņu nevarēšu jaukt ārā. Es nesaprotu, nu. Nē, nu tas ir jocīgi, nu. Kādā jūs atvedis kaut kādu kastīti, un tagad vies internets. Nu tādas nenotiek. Nu, labi, nu ko jūs par tas stāstat, jā. Tas kā antena vajag, tas skaidrs, nu. Vienkārši, nu, labi, es jau varētu arī, nu, tas konsultants būt, jā. Es, teiksim, varētu viņa klātbūtnē, nu, izjaukt. Nu, teiksim, nu, to kastīti. Es viņam pierādīšu, ka tur nav ne antena, jā, nekā tur nav. No, jā, no, teiksim, kā jūs uz to skatāties, nu. Es uzskatu, ka viņam nekādā gadījumā nevajag jaukt, jo viņš strādā, maniem draugiem ir šāds filtris. Nu, labi, tad man jāprast tā, vai viņam garantija ir tam rūterim? Bez antenas, nu, tam rūterim, ko jūs atvedīsiet. Nu, garantija ir kaut kāda. Es nemāku teikt par šo garantiju, ko? Nu, jā, nu, jūs nemākat teikt. Nu, bet, nu, kā lai es noskaidroju tagad, nu, patiesību? Ir tā, ka es varētu pajautāt visus jautājumus, kas jūs interesē, attiecīgi cilvēkam, kas vairāk par to zinās, un, piemēram, jums pārzvanīt pirmdien, un par to parunāt. Nu, vienīgais ir tā, jā. Jo īstenībā ir tā, ne, ka es tagad pērku kaķi maisā. Es jau nezinu, vai ir tā antena, vai nav, vai vats ir, jā, vai nav vats. Jā, bet saprotiet, tāpēc mēs arī dodam jums tās 2 nedēļas bez maksas iepazīties ar šo pakalpojumu. O jā, nu man jau, nu teiksim labi, nu, ko man, nē, es saprotu, jā, nu viss kārtībā, jūs visu, ko piedāvā, jā, atvedīs man kaut kādu kastīti, noliks, jā, man viņa neies 2 nedēļas, nu, ko tad man atkal jums jāzvana, atkal jānes ārā, jā, nu, tur jau, teiksim, tā nevarēs, un vēl jūs saka, ka jūs nevarēs sazvanīt, jūs paši man sazvanīsiet. Jā, es jums tikai varu piezīmēt. No, jā. Jums to rūteri uzstādīs, jums viņš strādās, bet pēc tām 2 nedēļām, ja jūs nepatiks jums viņš pašam ir jānogādā atpakaļ. Nē, nu, es saprotu, jā, bet tas jau manā, teiksim, skatījumā, tas jau man liekas smieklīgi, jā. Jo jūs sakat, ka viņš tur strādās, jā, vai ja viņš nestrādā. Un, teiksim, konsultants arī, nu, viņš nebūs nepievienojas ne antenē, jā. Viņam nebūs ne vats, ne pārējais, nekā, jā. Viņš būs atbraucis, nu. Viņš noliks kastīti man un ko es tur darīšu ar to kastīti? Skatīšos uz viņus, nu, tas jau tāds muļķīs, ne? Tur īstenībā tur jāizdomāt, jums tur vajadzētu firmai padomāt, nu. Kad, nu, teiksim, tur vajadzētu kaut kādu antenu uzreiz jāklāt, lai viņš ķer to satelītu, bet tādu kastīti jau tas tur īpaši neko, nu, ko tad tādu kastīti, nu, jūs atvedīs, ne?
Nu, es nezinu, var jau būt, ka jūs tā pirmdien tad noskaidro visus tos jautājumus, pa to antenu un pa visu to, un tad varbūt, tad zvaniet. Jā? Bet man ir jautājums jums. Sakiet, lūdzu, jums tiešām vajadzēs to ruteri vai nevajadzēs? Nē, es esmu ieinteresēts, tikai man viss tas liekas aizdomīgi, jā. Man viss tas liekas aizdomīgi. Ja man atvedis kaut kādu kastīti, tad, tas neiet krastā. Es jums arī varu kastīti aizvest. Jā, tas nav nekāds. Kastīti jau jebkurš var aizvest īstenībā. Jā, bet tur viss jums ir jānoskaidro, jā. Tur, viss tās darīšanas, jā. Arī frekvences noskaidrot, jā. Kādi frekvences, jā. Kādā viņš raida. Jā, jo man tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, kad es te sazinos ar, teiksim, ar Baikālu, jā, ar Krievijas federāciju, un tas ir bišķi savādāk, jā, tas nav caur internetu, bet tas ir caur radio viļņiem, jā, bet, tas viss tur kā vajadzētu, viss noskaidrot, jā, sīks malk, un tad es jums prasu jautājumu, jūs man atbildat, es prasu jautājumu, jūs man atbildat. Vienkārši tā, lai nav tā, kad viņš tik kaut ko atvedīs, jā, noliks un kaut kas ies, jā, un tā jums nepatiks 2 nedēļu, tā jūs sūta atpakaļ. Tas jau, priekš kam tad tādu laiku tērēt, tādas. Tas nav tā nopietni. Jā. Labi, es jums pirmdien ap šito pašu laiku piesnīgu. Jā. Derēs, jā. Paldies. Jā, tā. Visu labu.